Jāsaka, pateicoties Andas Zadovskas mudinājumam, es tiešām ļoti satuvinājos ar dzejnieku caur dzeju. Man palīdzēja arī, protams, Māra Ķimele, kur šobrīd arī ir zālē. Māra. Un retrospekcijā, lai skan Ojārs Vācietis. No sākuma viss vienkārši. Balts džemperītis, roka baltu lapu ņem, bet roka trīc. Un acīs vesels apšumešs, viss drebuļos. Vai notiesās un būšu svešs, vai apžēlos? Ko žēlot? Kas tu esi tāds, ka prasi to? Un tad krīt tīrs un saplīst vārds un dzirksteļo. Un tad griež vārds, kas zilgans skārds, un uznes mirstot blīv, un kļūst viens kārtais nepakārts, un nomirušais dzīvs. Un zālei krasti zūd, viens spalga gaisma kveld, es metu cirvi ūdenī, un cirvis peld. Dod rokas savas uz visu nakti, ārā degļavas ar sarkanu takti. Alejās klejo, liepas kā lampas, un lapas dejo pie ietves rampas. Slāpes tā moka, kā pirmdien šūpas, dod savas rokas, dod savas lūpas, lai nodeg lapas visam, kas dīga, lai nodeg kapsēta, lai nodeg Rīga, lai lapu pelnos cilvēki bradā, lai mākoņu velni debesīs badās. Mūs mazgās gaisi no kvēpiem tīrus, un tad mēs taisīsim sniega vīrus. Slāpes tā moka, kā pirmdien šūpas, dod savas rokas, dod savas lūpas, lai nodeg lapas visam, kas stīga, lai nodeg kapsēta, lai nodeg Rīga, lai lapu pelnos cilvēki bradā, lai mākoņu velni debesīs badās. Mūs mazgās gaisi no kvēpiem tīrus, un tad mēs taisīsim sniega vīrus. Paldies! Paldies!